Brīža Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde paziņoja, ka naktī Armavīras lidlaukā Krasnojarskā iznīcināts Krievijas kosmosa spēku mācību kaujas iznīcinātājs Su-27UB. Vietējie iedzīvotāji stāstījuši, ka pēc sprādziena un ugunsgrēka lidlaukā apkārtnes ciemos pazuduši sakari. Armavīras lidlauks tiek izmantots lidotāju skolas kursantu apmācīšanai. Anda, turpinām. Kambodžas sūtnis apvienoto nāciju organizācijā paziņojas, ka valsts vēlas noslēgt tūlītēju pamieru ar Taizemi. Vakar sasaukt ANO drošības padomes sēdi, kurā abas valstis mudinātas rast diplomātisku konflikta risinājumu. Starp kaimiņu valstīm Kambodžu un Taizemi pirms 2 dienām no jauna uzliesmojas teju gadsimtu ilgs robežstrīds, kas šajās dienās draudēs pāraukt karā. Pierobežā izvērsās intensīvas kaujas, kurās iesaistīta artilērija, iznīcinātāji un sauszemes karaspēks. Sadursmēs nogalināti 15 cilvēki, no kuriem viens ir Taizemes karavīrs, bet no uzbrukumu risku skartajām teritorijām Taizemē evakuēti vairāk nekā 138 000 cilvēku. Gazas joslā notiekošais ir humāna katastrofa, kas jāizbeidz, tā paziņojas Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers. Gazas joslu pārņēmis bats un visvairāk tam pakļauti bērni. Trūkst ēdiena un zīdaiņu pārtikas. Izraela ļāvus piegādāt palīdzību Gazas iedzīvotājiem no gaisa, taču šis lēmums nācis krietni par vēlu, tā uzsver Lielbritānijas premjers. Tāpēc tagad Londona apņēmusies paplašināt līdz šim sniegtās palīdzības apmērus un sadarbībā ar Jordāniju evakuēs no Gazas tos bērnus, kuriem nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. NATO modernākais jūras izpētes kuģis Alianse, kuru dēvē par peldošu laboratoriju, meklē veidus, kā reālajā laikā atklāt un izsekot zemūdens incidentus Baltijas jūrā. Kuģis nesen uzturējās Baltijas valstu ūdeņos, lai zinātnieki varētu veikt eksperimentus un atrastu veidus, kā labāk aizsargāt zemūdens infrastruktūru. Plašāk stāsta Judīta Čunka. Lūdzu, Judīta. Gotlandes piekraste Zviedrijā. NATO jūras pētniecības un eksperimentu centra zinātnieki gatavojas iegremdēt modernus akustiskos sensorus. Viņi grib noskaidrot, kā ar tiem varētu palīdzēt sabiedrotajiem atklāt zemūdens cauruļvadu un kabeļu bojājumus Baltijas jūrā un kā tos nepieļaut turpmāk. Ir bijuši sabotāžas gadījumi pret kritiski svarīgu infrastruktūru, piemēram, cauruļvadiem, sakarlīnijām, optiskiem kabeļiem. Mēs cenšamies izprast šo problēmu vidi. Tāpēc mēs raugamies, kas notiek zem ūdens, vai drīzāk klausamies, kas notiek zem ūdens, bet to visu savienojot ar attēlu. Mēs cenšamies izpētīt, kā mēs varam tikt galā ar šādām situācijām. Tieši tā. Kuģis Alianse parasti bāzējas Spēcijas ostā Itālijā. Tas ir aprīkots kā laboratorija, kur strādā jūras pētniecības un eksperimentu centra zinātnieki, starptautiski eksperti zemūdens izpētē, bet kuģa apkalpi nodrošina Itālijas jūras spēki. Baltijas jūrā nesen bija sarauti vairākām valstīm svarīgi kabeļi. Dažos sabotāžas gadījumos tikuši izmantoti ēnkuri, kas vilkti pa gultni, tā sabojājot strateģisko infrastruktūru. Zinātnieki gatavojas vienam no galvenajiem testiem. Tiks atdarināts akustiskais troksnis, kādu varēja un var radīt ēnkuru izmešana no aizdomīgiem kuģiem. Pirmo reizi mums izdevās fiksēt ēnkuru nolaišanu jūras gultnē. Lai gan tas bija ēnkura aizstājējs balasts, bija ļoti interesanti to redzēt. Prognozējam šādus notikumus. Klausāmies, kas notiek zem ūdens, lai varētu tos agrīni atklāt. Tad, kad šie notikumi jau notiek, cenšamies novērot to gaitu un reālajā laikā sniegt informāciju cilvēkiem, kuri palīdz izvērtēt. Un pēc tam mēs varam palīdzēt ar kriminālistiku. Baltijas jūras sarežģītā gultne un blīvā infrastruktūra ir ideāla vide šādiem eksperimentiem. Ir ļoti interesanti strādāt šajos ūdeņos, jo tie mums ir jauni. Arī problēmu vide. Šie sabotāžas akti ir diezgan jauna lieta mums. Tas mums palīdz atrast veidu, kā varam izmantot tehnoloģijas, ko jau esam izstrādājuši. Inovācijas, tās modificējot un pievienojot algoritmus, lai vislabākajā veidā palīdzētu tikt galā ar problēmu telpu. Šī misija kuģim un zinātnieku komandai bija nozīmīga arī ar to, ka bija jāstrādā kopā ar jaunākajām NATO dalību valstīm - Somiju un Zviedriju. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.
Tikai trausla, bet ar nesalaužamu pārliecību par Latvijas brīvību un ar spēju nepadoties ļaunumam, saglabāt cilvēku mīlestību un paļāvību uz Dievu visstumšākajos dzīves brīžos, arī pēc padomju cietumos un izsūtījumos pavadītiem 14 gadiem. Tas ir stāsts par okupācijas laika pretošanās kustības dalībnieci Lidiju Doroņinu Lasmani, kur pēc 2 dienām svinēs 100. dzimšanas dienu. Par godu šim notikumam Nacionālajā bibliotēkā daudz laimes dzimšanas dienā, veselība un mīlestība. Lidijai tagad būs 100, bet toreiz ir tikai 15 gadi, kad viņas laimīgās dienas vecāku mājās pārtrauc padomju okupāciju. Lasmaņu ģimene Latvijas brīvvalstī ar labi iekoptu lauku saimniecību Kurzemē un tālāk 100 gadu nogrieznis, kas vienlaikus ved mūs pa 2 savstarpēji saistītām līnijām, viena caur Lidijas dzīvi un viņas pretošanos svešajai varai, otra caur Latvijas likteni. Izsūtījumā dzimusī meita Ārija, tāpat kā citi ieslodzīto bērni, auga bērnu namā un atceras, kā vēsta pie māmas, kuru nepazina. Visu to ceļu es atceros, un te bija 2 gadi. Un tad ieveda tajā Vorkutā, un tur mamma bija priekšā ar kaut kādu citu sievieti. Viņa bija galvas tiesu garāka par visiem pārējiem. Un tad, un es viņu nepazinu. Es nezināju, kas tā. Okupācijas laiks, kas ir garš, ir redzams spēlēkajā joslā. Jā. Tie gadi ir padomju gadi, taču Lidija ir dzimusi brīvā Latvijā un arī tagad savu 100 gadu sagaida brīvā Latvijā, un tādēļ šīs skalas abi gali ir zeltaini. Un tas tā kā tādā pasakā, tu izej cauri kaut kam. Labi, ka viņa mums ir dāvana. Un īstenībā, ko es te nejauši teicu, liela daļa viņa uztver, ka mums ir karaliene, vai ne? Jo prezidenti nāk un mainās, bet mums ir, caur viņu runā morāla autoritāte. Jo viņa vienmēr tieši tā, jā. Mazumīga un tā, bet viņa ļauj jā. Sevi Dievam mūsu. Tieši tā. Tas ir lieliski, kā mēs esam svētīti ar to. Pati Lidija pārsteigta par sev veltīto uzmanību, uzskata to par nepelnītu sev vienai un saka tas visiem, kas cīnījās par Latviju. Man vienkārši brīnums pagaidām vēl ir, ka jūs visi man tā kā prezidents sagaida strepīte. Kas to būtu domājis, vai ne? Tā kā mans pirmais vārds ir Alis, tad es arī uz priekšu nesvinēšu vairs Lidiju, bet Alis, jo es visu mūžu jūtos kā Alis brīnumzemē, un tā arī šodien. Lidija prot pārsteigt arī savā dzimšanas dienā kopā ar draugiem, gādājot dāvanu Sārnates baptistu draudzei, kas kādreiz palīdzēja Latvijas bēgļiem ceļā uz Zviedriju. Proti Lidija vēlas, lai viņai mīļajā Sārnates baptistu draudzes pagalmā tiktu uzstādīts kārtīgs karogmasts ar kārtīgu Latvijas karogu. Un mums kā draudzei tas ir vēl viens nozīmīgs. Vienkārši vajag īstenot to visu, jā. Es neesmu varone, tā par sevi ir teikusi Lidija. Es tikai esmu pieturējusies pie saviem uzskatiem, kurus nekad neesmu slēpusi. Tā jau nav varonība, no viss, kas dots, izvēlēties to, kas tev der. Olīta Krenberga, Ivars Žapīckis, Latvijas televīzija. Darīt lielus darbus un sapņot lielus sapņus, uz to aicināja jaunatvieša ekonomista, publicista un politiķa, kā arī Ainažu jūrskolas dibinātāja Krišjāņa Valdemāra 200 gadu jubilejas dārza svētkos. Šajos dārza svētkos varēja gan iepazīt Krišjāņa Valdemāra mantojumu, gan piedalīties dažādās meistardarbnīcās un priecāties par mūziku, bet pāri visam godāt pagātni un iedvesmoties šodienai. Un ir svarīgi arī tas, ka latviešu jūrniecība šobrīd nedzīvo tikai muzejā vai vēstures grāmatās. Tā dzīvo šobrīd reālos darbos. Taču ir svarīgi, ka vēsture palīdz mums saprast, kāpēc tieši šobrīd tik daudz latviešu strādā daudzos dažādos ļoti svarīgos darbos un amatos lielākajos tirzniecības kuģos un kompānijās. Gan braši vīri, gan arī spēcīgas sievas arī no šīs puses. Tādēļ es šodien gribētu jums visiem teikt lielu paldies sevišķi par to, ko jūs darat, lai mēs visi varētu izzināt, pētīt un saprast mūsu vēsturi. Paldies tiem, kas arī kādā
par to, lai pēc 100 gadiem mūsu nākamajām paudzēm būtu tikpat interesanti pētīt to, ko mēs esam darījuši. Pavisam skaļi šovakar Jelgavā. Pašā pilsētas centrā pirmais koncerts grupas Prāta vētra šīs vasaras koncertūrē pirmās dienas tūre. Viņi var uzstāties uz dažādām estrādēm visā pasaulē, bet dziļi sirdī ir un paliek puiši no Jelgavas, tāpēc Prāta vētras tūres pirmais koncerts vienmēr notiek dzimtajā pilsētā. Šoreiz solītas gan jaunas dziesmas, gan tās, kuras mīl un zina no galvas gandrīz visi. Panorāmas komanda īsti pirms uzstāšanās aprunājās ar grupu un lūk, kāds noskaņojums Jelgavā. Labvakar, Anda, labvakar, skatītājs, sveiki, Madara. Jelgavas, jā, pēc 3 gadu pārtraukuma grupa Prāta vētra atgriežas Jelgavā ar koncertu, un mums ir šī brīnišķīgā iespēja ar viņiem aprunāties. Labvakar. Kādām sajūtām jūs uzstāsieties šovakar Jelgavā? Ar pašām labākajām sajūtām, kā saka, sen esam bijuši pie saviem draugiem, radiem, kaimiņiem, skolas biedriem, sen esam uzstājušies, un maziņš satraukums ir joprojām, bet tas brīdis jau, kā saka, ir tepat, un kā saka, laidīsim vislabāko no sevis ārā un dosim un mainīsimies ar enerģijas ķīmijām kopā ar cilvēkiem. Ko klausītāji varēs dzirdēt šovakar? Noteikti varēs dzirdēt visu Prāta vētras zelta fondu, tā izskaitā arī jauno albumu, dziesmas no puķlietošanas instrukcijas, bet, protams, neizplūst arī Spogulīs, 4 krasti, mana dziesma un daudzas citas tautā iemīļotas. Žēl, ka es neesmu tajā koncertā šovakar, bet tas nekas. Pulksten 9, un tas nozīmē, ka cilvēki var pagūt. Jā. Visi, kas vēl mēģina traukties un domāt, nē, ir jau par vēlu, nav par vēlu. Un saule spīd. Jā, mēs startēsim 9, droši, ir laiks vēl. Un kāds ir, Renāra, pašas populārākās grupas dziesmas? No mūsu repertuāra, kas ir pašas populārākas? Pieprasītākās. Es domāju, ka vislabāk tu būtu pajautāt cilvēkiem, kas šobrīd nāk uz koncertu, uz ko mēs līdz. Starp citu, nesen bija aptauja par vienu radiostaciju, tevis dēļ, Ogles un Debesis iekrīt. Tas bija top 3, kas bija spēlēts vairāk gada laikā. Tām šovakar mēs jums nospēlēsim. Šai brīdī es teikšu jums lielu paldies par sarunu un vēlšu gatavoties koncertam. Paldies jums! Tiekamies! Andiņ, vārds tev, atgriežamies studijā. Paldies tev, Madara. Paldies, Madarai, tātad šovakar Jelgavā Prāta vētra. Bet ziņās tikko stāstījām par gaidām 100 gadu dzimšanas dienu un 200 gadu svinībām, bet tieši pirms 365 dienām Parīzē tika atklātas Olimpiskās spēles. Sveiks, Māri! Sveiks, Māri, labvakar! Tāds mazliet ieskats, te ir bildi, kas to labi ilustrē scēna, daudz laiviņu, daudz kanē, tur daudz citu laivu, lieli viesi, organizācijas komiteja, tur bijušais prezidents Sokla un tagadējā prezidenta un tā tālāk. Scēnā Parīzē mēs zinām, kopš šīs vasaras drīkst arī peldēties, vairāk nekā 100 gadus. To iesāka Olimpisko spēļu laikā ar triatlonu sacīkstiem, un man liekas, ka Parīzes mērijas vadītāja Hidalgo kundze arī pat izpeldējās, bet tas tā, protams, ir arī daudz citu notikumu, bet Parīzes tas tā pirms atveļinājuma kādam jau ir, kādam tūdaļ būs, tas tāds labs skats. Labs mērķis šai vasarai. Jā. Paldies, Māri. Tas tātad jau tūlīt pats sporta ziņās, bet silta un vasarīgi būšot arī svētdiena. Izbaudiet brīvdienu kopā ar mīļajiem. Ar labvakaru. Ar labvakaru, Anda.